Mani sauc Eva, es strādāju Liepājas teātrī vadībā. Man tiešām rūp, kas notiek ar mūsu planētu, un es to ievēroju arī savā ikdienā. Nu, piemēram, kas varbūt ir mazliet interesanti, bet man ir svarīgi, es nelietoju fēnu. Tāpat es šķiroju atkritumus, domāju par to, ko es veikalā iegādājos. Es esmu ļoti priecīga par daudz lielveikalu ķēžu akcijām pēdējā brīža produktiem, kur tu vari nopirkt kaut ko, ko tas lielveikals savādāk būtu izmetis ārā. Izvēloties dzīves vietu, es ļoti gribēju zināt, cik ilgu laiku man ar kājām tas aizņems līdz teātrim. Un tās šobrīd ir 6 minūtes, un es esmu ļoti priecīga, kad es uz darbu varu nākt kājām. Dāmas un kungi, šī vakara izrāde būs par Liepājas teātri. Ēka ir liela, tiek intensīvi izmantota, tāpēc katrā solī un katrā procesā noteikti ir vērts pievērst uzmanību arī šķietami sīkumiem. Protams, ka teātris šķiro atkritumus, protams, ka teātris rūpējās par to, lai ne viss tiktu vienmēr izdrukāts, ko var neizdrukāt. Runājot tieši par saimniecisko pusi, tad pēdējo gadu laikā teātra ēkā esam mērķtiecīgi mainījuši apgaismojumu, pārējot uz LED, kas ir ievērojami mazāks elektroenerģijas patēriņš. Tāpat esam strādājuši pie tā, lai ierīkotā apkuras sistēma strādātu pēc iespējas efektīvāk. Katra radiatora regulēšanas iespējas ir tikai šķietamas. Patiesībā viņš ir ieregulēts tieši tā, kā to ir izrēķinājuši speciālisti, lai ēka būtu vienmērīgi un pareizi apkurināta. Nevis katram, kas iet garām, gribētos uzgriezt siltāk vai augstāk, atkarībā no tā, kādas ir viņa sajūtas tajā brīdī. Tādu zināmu impulsu tam papildus deva arī energoresursu krīze, jo mēs bijām spiesti samazināt izmaksas. Daudzās izrādēs tiek izmantoti galvas mikrofoni, un tad mums bija tāda lieliska iespēja rakstīt projektu un saņemt arī nepieciešamo līdzfinansējumu, lai aktieru galvas mikrofoniem nodrošinātu uzlādējumu un kontrolējumu akumulātoru. Kā mēs aprēķinājām, tad iepriekšējos gados, lai nodrošinātu aktieru galvas mikrofoniem baterijas, tās bija aptuveni 5250 baterijas gadā, jo, lai nekādā gadījumā nepieļautu to, kad viņi izlādējās kaut kur uzveduma vidū. Nu, un par nākotnes plāniem runājot, tie mums ir lieli, vai arī mazi, jo tā ir Liepājas teātra mazā zāle ar pārējām tam nepieciešamām telpām. 0 cikla ēka, pilnībā spētu paši sevi uzturēt ar moderniem risinājumiem. Cerams, ka mums tas viss arī izdosies. Ēka ir paredzēts celt klāt pie vēsturiskās Liepājas teātra ēkas, lai būtu nedalīta pārēja gan aizskatuvē, gan skatītāju pusē. Tas nozīmē, ka šie šķūnīši pārvietosies, un mēs tagad jau stāvam nākotnes vestibilā. Pirmajā stāvā. Pirmajā stāvā vestibilā pie galvenās ieejas durvīm. Un vēl mēs esam moderni, mēs esam efektīvi, un mēs jau 9 gadus braucam ar elektromobīli. Paldies viņam par to, tas ir ļoti ekonomiski un ļoti zaļi. Cik tālu var šī automašīna nobraukt? Nu, līdz 50 kilometriem droši. Bet pilsētas vajadzībām tas ir kā pilnīgi pietiekami. Tāpat kā laba dramaturģija tiek iesudēta atkal un atkal, tāpat arī jūs strādājat un gan materiālus, gan daudz ko citu izmantojat atkal un atkal un atkal. Un tas ir tiešām ļoti labi, un tās jūsu idejas, kuras jūs te vēlaties iedzīvināt un esat jau iedzīvinājuši, pilnīgi noteikti asā ir vien mazāk un mazāk pēdu dabai. Nu, lūk, bet, piemēram, par elektroauto runājot, jūs minējāt, ka 9 gadus jau jūs šo automašīnu izmantojat, un labā ziņa ir tā, ka elektroauto ap 4-5 gadiem beidzot ir sevi atražojis, un tad tas piesārņojums uz dabu ir praktiski bez emisiju. Bet mūsu eksperti iesaka, varbūt jūs tomēr varētu izmantot velosipēdus gan lai kaut ko atvestu vai aizskriet kaut kam pakaļ. Vai šādu iespēju ieviest tādus teātra velosipēdus jūs neesat apsvēruši? Nu, es laikam rosinātu iet tālāk, jo Liepājā viss ir sasniedzams ar kājām, un droši vien, ka iešana ar kājām ir pats vidē draudzīgākais risinājums. Mēs darām tā!